bija Ungārijā norma, ka ir jāliedz homoseksualitātes pieminēšana bērniem pieejamos mēdījos. Jūs uzstādāt, Latvijā arī vajag? Es personīgi uzskatu, līdz 18 gadiem nevajag skalot smadzenes skolā bērniem. Ja kāds bērns ir homoseksuāls vai kā, ar viņu vajag uzmanīgi uzturēties. Kas jūsu ieskatā ir tā robeža, aiz kuras ir homofobija? Es vēlreiz saku, Latvija pirmajā vietā respektē, ka cilvēki var būt atšķirīgi. Mums jābūt iecietīgiem pret visiem. Bet nevar būt tā, ka sākumā mums lūdz būt iecietīgiem, pēc tam ir jādara tas, ka bērniem tiek skalotas smadzenes. Tas ir homofobija. Vēlreiz saku, es esmu par to, lai līdz 18 gadu vecumam skolā visiem, pat ja kāds varbūt jūtās savādāk, tiek stāstīts, ka meitene izaugs, būs māte, viņai piedzims bērni, viņai jārūpēs par ģimeni tēvam, puikam jākļūst par tēvu. Kas ir homofobija? Ko nevajadzētu pieļaut? Pagaut. Nevajadzētu pieļaut tā citādi cilvēkiem. Mēs nediskriminējam šeit nav neviena homofoba. Arī mūsu partijas rindās ir cilvēki, kuriem ir cita seksuāla orientācija.